Šodien pozitīva diena izrādās Rīgas domē nav korupcija. Rīgā vispār vairāk nav korupcija. Šodien bija pretkorupcijas komitejas sēde. Nāca tur visādi no Delnām providusiem, visādi eksperti stāstīt. Teica, ka nav vairs ar ko cīnīties. Visi var saprast tā, ka viss ir kārtībā, lieliski, fantastiski, jaunā pretkorupcijas stratēģija izstrādāta, un tur iekšā tāds, tā viss ideāli. Es tur sēdēju, klausījos, vispār nav kur piesieties. Aptuveni tā kā Padomu Savienībā seksa nebija. Te izrādās nav korupcija nekur Rīgā, un iespējams visā Latvijā arī. Es nezinu, ko tad mēs te vispār vairāk darām. Te var salocīt mantas, sakrāmēt un doties projām, doties mājās. Izrādās nav mums korupcija. Nevarēja nevienu piemēru, neko tur iedomāties, kaut kādu tur mistiski tagad aiz neko darīt, kaut kādas tur vēl kaut ko uzlabos, lai smējam uz to, ka mēs būsim pirmajā vietā pasaulē, kur valsts, pilsēta, kur vismazāk korupcija. Aptuveni tāds man palika iespējas, man subjektīvais tāds, noklausoties gandrīz 2 stundas šīs te prezentācijas par jauno Rīgas pretkorupcijas stratēģiju, kādi visi mēs esam malači, un nav vairāk korupcija. Ļoti mazi riski tur, un nezinu, kas tur, ja? Mēs esam, bet toties esam nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Tad kaut ko mēs darām nepareizi. Korupcija nav, bet tāpat nabadzīgi. Citās valstīs, kas, kur lielāka korupcija nekā mums, tie dzīvo bagātāk. Varbūt tad vajadzētu atgriezties atpakaļ korupcijā, korumpēties, varbūt vajadzētu, es nezinu, kaut ko darīt. Paliek tikai sliktāk. Korupcija ir izskausta, bet paliek sliktāk. Pie korupcijas bija labāk. Oficiālie dati, ja? Tā kā šāds te cirks, protams, es te cīniski, ironiski, bet šādas muļķības mums te arī Rīgas domē ir, mums te nāk un stāst kaut ko šādu pat, ja. Tagad mani sauc Rudolfs Brēmens, pievienojoties šim te profilam, un tajā pašā laikā tikko atceros slēdz bērndārzus. Tā nemaz nav korupcija, ka tikko izremontēts bērndārzus, ja, slēdz, jo iespējams kāds ir noskatījis šos te vai nekustamos īpašumus, vai arī, kā man te saka, iespējams radiniekiem pieder privātie bērndārzi, un lai viņiem vienkārši lobētu viņu intereses un papildinātu viņu klientūru, tā teikt, ja, slēdz tāpēc parastos pilsētas bērndārzus. Un tās arī, tur arī nevienam nav aizdomas, vai nekāda korupcija, tur nevarētu būt, nevarētu tur tā būt, tur viss godīgi tur notiek un tā tālāk, ja, šādi te mums te notiek.